Ja tu nevēlies, lai tava mašīna pēc mazgāšanas ar rokām izskatās šādi, tad neizmanto šos. Katru reizi, kad es pašapkopošanās mazgātavā redzu, kā cilvēki mazgā savas mašīnas ar šādiem sūkļiem, kas ir lēti, abrazīvi un skrāpējuši, es domāju pie sevis. Kā es agrāk darīju tieši to pašu, vienkārši nezināšanas dēļ. Problēma ar šiem sūkļiem ir tāda, ka tie ir abrazīvi, jeb paši par sevi ir kā ļoti smalks smilšpapīrs. Un tā kā tie ir plakani bez izteikti lielām porām, tad netīrumiem vienkārši nav kur sprukt. Tas smilšu graudiņš, kas tev patrāpīsies mazgāšanas procesā, vienkārši izskrāpēs visu laku. Jau pēc pirmās reizes atstās nesmukas un apaļas švīkas pa visu virsbūvu, ko tagad vasarā saulītē vienkārši nevar nepamanīt. Kā arī eļļainos netīrums, to ar šo sūkli tīrīs 3 reizes ilgāk nekā ar speciāli piemērotu risinājumu, kas būs drošs kontaktmazgāšanai. Tāpēc izmanto šo. Šis ir plēšs mikrošķiedru mazgāšanas cimds, ļoti pufīgs, biezs un saudzīgs ar garām šķiedrām. Neatstās uz tavu auto skrāpējums. Tas atšķirībā no sūkļa uzņems visus abrazīvos netīrumus dziļāk iekšā šķiedrās un rezultātā tu mazgāsi tikai ar šķiedru tīro augšējo daļu. Atšķirībā no sūkļa, kas ir vienkārši viss plakans bez porām, ja kaut kas patrāpās, tu vienkārši kā ar smilšpapīru izsmērē visu. Kad mazgāšana ir pabeigta, tad droši ej pāri ar plēšu žāvēšanas dvieli, kas ļoti viegli un bez skrāpējumiem uzsūks visu atlikušo mitrumu. Šo un visu pārējo nepieciešamo auto mazgāšanai iegādājies Plēš LV.